Normatīvais akts, kas nosaka, ka karstā ūdens temperatūrai jābūt ne zemākai par 55 grādiem, attiecas vien uz jaunbūvēm vai rekonstruējumām mājām, bet vairums ēku būvēts padomu gados. Bauskā kopš 2013. gada, kad kādā namā tika atklāta legionellas baktērija, no katla mājas ūdens tiekot padots 70 līdz 75 grādu temperatūrā, bet siltummezgli noregulēt uz 53–55 grādiem. Lai šādu temperatūru varētu nodrošināt dzīvokļos, tātad ir nepieciešams noņemt visus ierobežojumus, kas ir siltummezglā. Noņemot šos ierobežojumus, tātad iespējamās sekas ir sekojošas, ka ātrāk aizkaļķosies šīs caurules un atkal attiecīgi iedzīvotājiem būs jāparedz lielāk šis izdevumi. Iedzīvotāji gan visbiežāk nav gatavi maksāt par papildus sistēmas skalošanu, turklāt vairums uzrunāto baušķinieku ar saņemto pakalpojumu ir apmierināti un no legionellozes infekcijas nebaidās. Kā izlasīts avīzē, kas ir rakstīts un ka tādi ir, bet tā, kad man viņa būs, ne. Iecevas dzīvokļa komunālās saimniecības vadītājs stāsta, ka parasti ūdens temperatūra sistēmā esot ap 50 grādiem, bet kāda tā nonāk pie patērētājiem, atkarīgs no ūdens plūsmas, ko ietekmē ne tikai patērētājs, bet arī vecās caurules. Jāpiebilst, ka legionellas baktērija var savairoties arī tad, ja augstais ūdens ir pārāk silts. Tam būtu jābūt augstākam par 20 grādiem. Pēc saslimšanas gadījuma aizkrauklē Bauskā 3 ēkās veiktas kontrola analīzes, kur rezultāti vēl nesot zināmi, bet Iecevā šodien uz 2 stundām ūdens temperatūra sistēmām paaugstināt līdz 60 grādiem, pie kuras baktērija tiek iznīcināta. Lai izvairītos no saslimšanas ar leģionāru slimību, svarīgi ir arī regulāri tīrīt un dezinficēt krānus, kā arī notecināt ūdeni, līdz tas sasniedz vismaz 50 grādu temperatūru.